Labrīt, un sveicu jūs, ir otra diena, mēs turpinām ar apustuļu darbiem 23. nodaļu, šodien no 6. panta. Tad Pāvils saprats, ka viena daļa Sinedrijā ir saduķēji, otra varizēji, iesaucās: Brāļi, es esmu varizēju dēls, un es tieku tiesāts par to, ka ceru uz mirušo augšām celšanos. Kad viņš to pateica, izcēlās strīds starp varizējiem un saduķējiem, un Sinedrijs sašķēlās. Saduķēji noliedz gan mirušo augšām celšanos, gan eņģeļus, gan garus, bet varizēji visu to atzīst. Sākās liela kliekšana, un daži varizēji rakstu mācītāji cīnījās pretī sauktami: Neko sliktu mēs neredzam pie šī cilvēka. Varbūt viņu ir uzrunājis Dieva gars vai kāds eņģelis. Tā mēs redzam, ka atkal Pāvils pielietoja Dieva doto gudrību, lai izjauktu šo sacelšanos pret viņu. Viņš atsaucās uz to, ka viņš ir varizējs un varizēja dēls, kad viņš tiek tiesāts mirušo augšām celšanās jautājumā. Es tieku tiesāts par to, ka ceru uz mirušo augšām celšanos. Un tas sacēlās liela divizija, liela strīda starp saduķējiem un varizējiem, kas bija Sinedrijā, jo saduķēji aizliedz visu garīgo, visu. Viņi netic mirušu augšām celšanās, un viņi netic eņģeļiem vai gariem, kur pretīm varizēji ticēja. Un tā mēs redzam, ka viņi sašķēlās un vairs nevarēja vienoties ar spriedumu pret Pāvilu. Te Pāvils atkal pielietoja lielu Dieva doto gudrību. Diemžēl ir cilvēki, kas sauc sevi ticīgi, arī šodien daudz kristiešu, pat mācītāji, ko es sastaps, kas netic mirušo augšām celšanās. Un es vienkārši nevaru to saprast. Tas taču ir pamats, centrāls mūsu ticībā. Ja Kristus nav augšām cēlies, Pāvils teica, tad ēdīsim, dzersim un liksmosimies, jo rītdien mēs mirsim. Nav nekāda jēga, kāpēc tad mēs dzīvojam godīgi un taisnu dzīvi, kāpēc tad, lai neēdam, nedzeram, nedaram pēc kā gribam, ja nekas nav pēc šīs dzīves, tad izsūksim visu ārā, ko varam, baudīsim visu, ko varam baudīt, un tad gals. Bet tas fakts ir, kad ir miruši augšām celšanās, Kristus kā pirmais ir cēlies, un arī viņš augšām cels mūs, un tā ir mūsu īstā drošā cerība. Un tā nav pamatot uz cilvēku kaut kādu sapni, tā ir pamatot uz Dieva vārdu. Kristus augšām celšanās, mūsu augšām celšanās, ir centrāls mūsu ticībā. Ja Kristus nav augšām cēlies, tad ko mēs te darām? Kāpēc es jums sludinu Dievu vārdu, ja nav nekas aiz šīs dzīves, bet ir? Mēs visi celsimies augšā un visi dzīvos mūžīgi. Bet tikai tie, kas Kristu, tie dzīvos svētlaimē, tie dzīvos debesīs kopā ar viņu. Tie, kas nav Kristu, arī tiks augšām celt. Bet augšām celt uz mūžīgu pazušanu, uz nāvu, uz tumsu, uz visiem laikiem, uz ciešanām un bēdām. Bet ir mirušo augšām celšanās, būsim skaidri par to. Un būsim skaidri par to, ka vienīgais ceļš uz svētlaimīgu dzīvi augšā aiz zvaigznēm ir ticēt uz Kungu Jēzu Kristu, nožēlot savus grēkus, lūgt viņa piedošanu, ļaut, lai viņa asins mazgā mūs šķīstus un tīrus. Un tad mēs esam pareizā pusē. Ja tu vēl neesi, tad dari to šodien, nekavējies. Meties ceļos, lūdz Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs. Un viņš būs un ir. Jo Dieva vārds saka, ja mēs atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisns, ka viņš piedod mums mūsu grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Ik viens, kas piesauc tā Kunga vārdu, tiks glābts. Dārgais un mīļais debes Tēvs, paldies par šo patiesību. Paldies, ka Kristus ir augšām cēlies, viņš kā pirmais. Un kad līdz ar to arī nodrošināt mūsu augšām celšanās. Un paldies, Kungs, kad mēs ticam uz Tevi, tad mēs esam pareizā pusē. Un Tu mūs cels augšā jaunai dzīvībai kopā ar Tevi, kur nebūs vairs ne nāve, ne slimība, ne bēdas, ne grūtības, ne sāpes, ne asaras. Mēs gaidām uz to dienu. Palīdz mums uzticīgi kalpot Tev un staigāt ar Tevi, šķīsti mūs no mūsu daudziem grēkiem, dzīvojam netīrā vidē un pasaulē, un lūdzam, Kungs, lai Tu mazgā mūs tīrs. Palīdz mums, mīļais debes Tēvs. Mēs sevi nododam Tavās rokās, kā dzīvu, svētu, Tev patīkamu upuru. Mēs lūdzam, lai Tu ņem mūs pie rokas un vadi.
Mēs izlūdzamies Tavu žēlistību un svētību pār mūsu zemi, pār mūsu vadītājiem. Aizlūdzam, mīļais debes Tēvs, par tiem, kas cieš karā, Ukrainē un Izrēlē un Palestīnē. Mīļais debes Tēvs, apžēlojies. Apžēlojies visvairāk par pazudušiem, par tiem, kas Tevi vēl nepazīst, kam priekšā stāv tumša mūžība, ja viņi nenāk pie Tevis. Mīļais debes Tēvs, dod, lai viņi dzird, ka Tu klauvē pie sirds durvīm un atver durvis vaļā. Dārgais un mīļais debes Tēvs, uzliec savu roku uz slimājiem, uz bēdīgiem, uz vientuļiem, atraitniem un nabagiem. Viss nododam Tev, mūsu mīļos tuvu un tālis, aizlūdz par katru klausītāju un lūdzu, lai Tu svētī un sargi. Un uzklaus Tev, ka mēs kopā lūdzam mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļie draugi, lai svētīgi jums šī diena, Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies. Ar Dievu palīgu ceru, ka tas būs atkal rītdien.